Tagad sociālajos tīklos ir pilns ar mentoriem. Gandrīz katrs piedāvā savu mentoringu. Ja arī tu jau sāc aizdomāties, varbūt, kad es neesmu pietiekoši stilīga, jo man nav savs mentors, tad šis video būs par to, kas ir mentors, kam viņš vispār ir vajadzīgs, kā saprast, vai tev gadījumā nevajag mentoru, un varbūt, ka tu varētu piedāvāt savus mentora pakalpojumus cilvēkiem, kuriem tu reāli varētu palīdzēt. Bet tu to nedari. Kāpēc tu to nedari? Tūlīt tiksim skaidrībā. Kā vispār notiek mentoringa process? Ko tas mentors man liks darīt? Kāpēc man tagad vajadzētu ļaut kādam citam likt man darīt lietas? Un es īstenībā varbūt pati jau visu zinu. Un tas mentors man sajauks tikai prātu. Ļoti daudzas lietas, kuras sākumā mentors tev piedāvās, tev liksies neloģiskas, bezjēdzīgas. Es jau visu to pati jau zinu. Šis te mentors palīdzēs tev ieraudzīt šajās darbībās vērtības. Ja tu iepriekš viņas jau zināji, ja tu iepriekš viņas jau darīji, visticamāk šajās lietās kaut kur kaut kas nebija līdz galam pareizi izdarīts, tu viņas līdz galam vēl neizprati, vai arī tu viņas praksē pielietoji ne tur, kur vajadzēja, un mentors tev palīdzēs ieraudzīt, kuros brīžos, kuras lietas tev vajadzētu darīt savādāk, lai no tām darbībām, kuras tu jau zināji, tu jau darīji, būtu reāli jēga, jo ja tu to būtu darījusi pareizi, ja viss būtu kārtībā, tad tev arī nebūtu jautājums, kā to pareizi darīt. Ja? Tad mentors tev palīdzēs ieraudzīt, kā tieši tev šīs lietas darīt pareizi, tā, lai būtu tas rezultāts, kur vēlies tieši tu. Ja nu mentors man liks darīt lietas, kuras es īstenībā nemaz negribu darīt. Pirms vispār mentors piekritīs ar tevi strādāt, viņš gribēs redzēt, kas tu esi pa cilvēku, saprast, vai tavi mērķi sakrīt ar tavām iespējām. Viņš gribēs saprast, vai tiešām tu esi tas cilvēks, kurš šobrīd ir spējīgs izdarīt tās lietas, par kurām tu varbūt sapņo, bet iespējams tavs iekšējais bērns nemaz neapzinās, ka tas tev nemaz nav vajadzīgs. Tad, kad mentors redzēs, ka tu tiešām reāli dzīvē vari izdarīt tās lietas, par kurām tu sapņo, par kurām tavs iekšējais bērns sapņo, tikai tajā brīdī mentors paņems tevi aiz rokas un nevis vienkārši, lai tu pēc šīs te mentoringa programmas būtu kā vienkārši no ligzdas izmests putnāns, kuram lika darīt lietas, kuras viņš reāli negrib darīt, kuras viņam nedod labas sajūtas, labas emocijas, labus rezultātus, lai tu nebūtu kā šis pamestais putnāns, tikai tad, kad mentors jutīs, ka viņš tiešām ir gatavs ar tevi strādāt, un tikai tās lietas tevi tā kā mudināt darīt, kurām tu tiešām esi gatava, tikai tad šis te mentors vispār piekritīs ar tevi sadarboties. Kad mentors tev saka nē, vienalga kaut kā viņš to noformulēs un viņš teiks nē, tas nozīmē, ka vienkārši viņš ir pārāk profesionāls un šajā brīdī tev ir vienkārši jāpārskata savus pieprasījumus. Padomā, iespējams tavs iekšējais pieaugušais šobrīd ir tiešām ļoti bargs pret tevi, un varbūt, ka mentors būs tas, kurš palīdzēs tavam iekšējam bērnam un iekšējam pieaugušajam sadraudzēties. Jūs ar mentoru iepazīsieties, mentors gribēs saprast, kas vispār ir tavi sapņi. Mentors gribēs zināt, par ko sapņo tavs iekšējais bērns. Pēc tam mentors gribēs saprast, kur ir šis te pieaugušais, ko viņš dara, ko viņš runā, un no kurienes tad nāk šīs te frāzes, kuras šim te bērnam neļauj darboties. Iespējams, būs momenti, kuros mentors tev teiks, klausies, šeit mums nedaudz ir jāatgriež realitātē tavs iekšējais bērns. Būs momenti, kuros mentors teiks, šeit nedaudz mums ir jāpastrādā ar tavu iekšējo pieaugušo, jo pieaugušais ir pārāk bargs. Mentorings priekš tam arī saucās mentorings, ka nebūs kaut kāda viena konkrēta šablona, pēc kura darbojās visi. Mentorings tā ir programma, kas ir izstrādāta, personalizēta speciāli priekš tevis, kura atbildīs tieši tavām spējām,
taviem mērķiem, tavām iespējām. Tās būs tās darbības, no kurām tu nevis nogursi, bet no kurām tu iegūsi aizvien jaunu resursu, aizvien lielākus spēkus un enerģiju, lai ietu tālāk. Nevis, kur tu nogursi no tām darbībām un tev būs tāds, man gribas tagad ātrāk no šitā visa atpūsties un izolēties, bet tās būs tās darbības, pēc kurām tu jutīsi šo te enerģijas pieplūdumu. Tikai tu pati zini, kāds cilvēks tiešām varētu kļūt par tavu mentoru. Ja tu šajā cilvēkā redzi savu punktu B, tiešām tās lietas, kuras šis cilvēks tev varētu palīdzēt sasniegt, ja tevi šis cilvēks uzrunā vizuāli, ja tevi šis cilvēks izsauc cieņu, ja tu šim cilvēkam jūti, ka tu varētu uzticēties, tātad tas varētu būt tavs mentors. Tātad tad, kad tu ļausi šim cilvēkam tev palīdzēt, tas arī ir pēdējais slēdzīts, kuram tev ir jāsameklē atslēga, un tev vienkārši ir jābūt gatavai uzticēties šim te cilvēkam, kuru tu esi ieraudzījusi, kurš tev ir uzrunājis un kuram tu jūti, ka tu varētu uzticēties. Vēl viena lieta, ko pieaugušais parasti dara, tas ir jau laikus izdomā problēmas. Ja es braukšu tur, tad man noteikti degs sarkanais. Ja es darīšu to, tad noteikti nevienam tas nebūs vajadzīgs. Ja es iešu tajā virzienā, tā tad es apmaldīšos. Iekšējais bērns nesaņem šo te atbalstu no tava iekšējā pieaugušā. Un šajā brīdī pieslēdzas mentors. Mentors ir tas cilvēks, kurš ļaus sadraudzēties tavam iekšējam bērnam ar tavu iekšējo pieaugušo. Kopā ar mentoru tu varēsi savus sapņus pārvērst par saviem reāli izpildāmajiem mērķiem un izstrādāt stratēģiju, kā kopā šis te pieaugušais ar šo te bērnu varēs patstāvīgi šos te savus mērķus sasniegt. Vienkārši mentors ir tas cilvēks, kurš tajā brīdī, kad tavs iekšējais bērns ir pamests novārtā, kad tavs iekšējais bērns jūtas nenovērtēts un viņš ir apjucis, viņš paņem šo te bērnu aiz rokas un uz laiku kļūst par šo te pieaugušo. Un pēc tam, kad šīs te attiecības tevī ir sakārtojušās, ka tu ar konkrētām darbībām, ar konkrētām zināšanām esi spējīga jau patstāvīgi darboties tā, lai šis te pieaugušais ar bērnu draudzējās, lai viņi strādā viens otra labā, nevis strīdās visu laiku savā starpā. Tajā brīdī tad tu izlem, vai tev vēl šis mentors ir vajadzīgs, vai tu tālāk esi gatava iet patstāvīgi. Ar interesi darīt lietas, tu sāc ar interesi iet jaunos piedzīvojumos, tu sāc darīt lietas, kuras tev reāli patīk. Ko šajā brīdī dara pieaugušais? Pieaugušais prasa rezultātu. Un parasti šis te rezultāts pieaugušā uztverē ir atalgojums. Un šis te atalgojums finanšu formātā, ja viņš nav pietiekošs, tad pieaugušais liek bērnu kaktā, soda. Brīžos, kad pieaugušais sāk audzināt bērnu, bieži vien šī te audzināšana pārtop par kaut kādu dresēšanu, un cilvēks nav spējīgs reāli darīt lietas forši, tāpēc, ka šis te pieaugušais visu laiku viņu baksta, visu laiku mēģina no viņa prasīt lietas, kuras īstenībā nemaz nevajadzētu prasīt, un tad sanāk tāda kā nevis dzīves baudīšana, bet vienkārši visu laiku sevis pierādīšana, kaut kāda cīņa ar realitāti, jo šo te realitāti šis te pieaugušais priekš šī te bērna ir radījis nedrošu. Un tu jūties nedroša ne par sevi, ne par savām darbībām, ne par savu darbību rezultātiem, tāpēc, ka šis te pieaugušais mūždien ir neapmierināts. Un šis te bērns nekad nejūtās novērtēts. Un tā arī sanāk, kad tev ir sasietas rokas. Tāpēc, ka šīs te abas tavas personības daļas savā starpā nevis draudzējas, bet sacenšas, kaut ko audzina viens otru un prasa no sevis lietas, kuras patiesībā vajadzētu atstāt citiem cilvēkiem. Tikai cilvēks, kurš ļauj sadarboties savam iekšējam bērnam ar savu iekšējo pieaugušo, ir spējīgs sasniegt savus mērķus. Šis te bērns sapņo,
un šis te pieaugušais šos te sapņus pārvērš par mērķiem. Cilvēks, kurš ļauj sadarboties savam iekšējam bērnam un savam pieaugušajam, spējīgs gāzt kalnus.